Hello, hello. Es ceru, ka mani dzird labi. Tā. Jā, liekas, ka es te saregulējos. Nu ko, prieks jūs šeit redzēt, dzirdēt, sajust, un paldies, ka tu šeit iegriezies. Tātad šis ir Whispers of Freedom podcasts, un šis podcasts, un es Sabīna, esmu šī podkāsta radītāja, un zini kā, pirmkārt es teikšu baigi egoistisko iemeslu dēļ, man patīk runāt. Divas lietas, kuras man īstenībā ļoti, ļoti patīk dzīvē jau kādu laiku, tas ir procesēt dažādu informāciju, kas ir saistīta ar cilvēku, ar tādu holistisku cilvēku, kurš dzīvo dzīvi balstoties un saprotot, pieņemot to, ka viņam ir ķermenis, prāts, gars, sirds, emocijas un laikam tā mana lieta, ko es pamanu, ka bieži mēs esam kaut kādā vienā pusē, otrā pusē, vienā grāvī, otrā grāvī, bet ir vēl tur tā trešā telpa. Un ir lietas, kuras es pamanu, par kurām man gribas parunāt. Un nosaukums Whispers of Freedom ir par brīvību. Podkāsts vairāk ir sievietēm, kas ir par to, ka mēs dzīvojam to savu dzīvi un ka mēs atklājam to savu spēku, kas mēs patiesībā esam. Un tad šajos podkāstos es runāju par dažādām tēmām, kuras ir man ļoti tuvas, vai kuras es redzu apkārt, vai kuras es pati izdzīvoju, kas man liekas, ka ir aktuāls arī citiem. Nu, un tad šīs dienas tēma, es uzreiz varu teikt, tur ir trigger warning, jeb tēmas, Tēma, kuru var triggerot, kura var besīt, un es absolūti vispār nepretendēju uz nekādu absolūto patiesību šajā jautājumā. Un tā ir vairāk sievietēm, kuras vai nu gaida bērniņu, pat kurām jau ir mazi bērniņi, vai pat kurām jau ir lielāki bērni, un kuras domā vai nu par savu biznesu, jeb savu rūpalu, jeb savu pašrealizāciju, vai kuras jau to dara un grib paplašināties. Kā arī patiesībā es arī mazliet pieminēšu par sievietēm, kuras tad jau darbojas un meklē līdzsvaru attiecībā ar bērniem. Un es pastāstīšu to no savas pieredzes un pastāstīšu, ko es redzu un jūtu. Man šī tēma palikusi ir aktuāla, protams, tāpēc, ka es gaidu trešo bērniņu, un arī es sev esmu uzdevuši šos jautājumus par to, kā tad būs tagad ar trešo, kā arī šī tēma ir aktuāla, tāpēc, ka ir vasaras brīvlaiks, un mums ar vīru pēdējā gada laikā ir ļoti mainījušās pat nevis lomas, bet tas, kas mēs esam attiecībās, tas, kas mēs esam attiecībā uz mūsu kopprojektu ģimene, jo tā mana pārliecība ir, ka mums ir katram savas lietas, jo mēs katrs esam personība, un tad mums ir kopējs, nezinu, kā to nosaukt, uzņēmums, jeb tātad kopējs projekts, ko sauc par ģimeni, kurā ietilpst mājas, suns, bērni, mēs, tātad, un kas mēs šajā esam, un ir loģiski, ka tur sadalās dabīgi kaut kādi pienākumi, ko kurš veids, lai šis te projekts varētu darboties. Un pēdējā gada laikā mums šīs te lomas, jeb projekta izpildītāji, jeb uzdevumi ir sākuši mainīties. Par to es parunāšu kādā citā podkāstā, jo tā ir īstenībā ļoti, ļoti interesanta lieta. Vismaz man liekas, vispār par sievišķību un par sievietes lomu, un atkal par to, ka tur mēdz būt viens grāvis, otrs grāvis, un ka es redzu, ka tajā ir arī tā trešā telpa, bet tā ir cita tēma. Un tā kā es esmu mājās ar abiem bērniem, un plus vēl tā grūtniecība, kas nozīmē to, ka tas enerģijas resurss vai tā kapacitāte man nav tik liela, kāda tā bija pirms. Welcome 35 plus grūtniece.
Nu jā, un tad, respektīvi, es sāku sev uzdot šos te jautājumus par to, kā tad būs, kad būs trešais bērns, kas notiks ar manu pašrealizāciju, kā es to gribēšu un kā tas bija iepriekš, un tad skatos arī, kas notiek apkārt, un tad par šo man radās tēma, ka es sapratu, ka es par to gribu parunāt, jo pirmkārt es par to parunājos pati ar sevi. Un tā viena lieta, kas man ir skaidra 100%, tad, ja tu vēlies paplašināties, vienalga, vai tas ir paplašināt savu biznesu, vai paralēli savam pamatdarbam sākt darīt kaut ko citu, jo ir viena lieta, ja mēs runājam par pašrealizāciju kā par savu biznesu vai pat par hobiju sākumā, ir skaidrs, ka tur būs jāmaksā kaut kāda cena. Un par šo es runāju tieši iepriekšējā podkāstā, ka mums nevienam cilvēkam nav liekas naudas un nav lieka laika. Piekrītat? Viss laiks ir aizpildīts. Nu, pa lielam. Nu kā? Bet tad, kad mēs esam pieraduši katru dienu 2-3 stundas skatīties seriālus vai skrolēt, viss laiks ir aizpildīts. Mums viņš ir vienkārši pilns, mums nav lieka laika. Tāpat kā pat tad atcerieties, kad jūs pelnījāt 5 reizes mazāk nekā šodien, jums tāpat šodien nav liekas naudas. Nu nav, cilvēkam nav liekas naudas, viņš tāpat, vai nu viņš viņu investē, vai nu viņš kaut ko citu dara, bet viņam nav liekas naudas. Tā viena lieta, ko es sapratu, tā pirmā lieta, ka ir skaidrs tajā brīdī, ja mēs šo lēmumu pieņemam, ja tu to neieplāno, tad tā nav. Ja tu gribi to laiku tai savai pašrealizācijai, tad viņš neradīsies tāpat. Tu viņu ieplānosi, jo diena ierauj. Diena vienkārši ierauj. Es arī šodien tieši domāju par to, ka šodien es ierunāšu podkāstu, un es zvanu vīram, un es saku, Stic, klausies, tā es esmu izdarījusi tur visas tās lietas, pulkstenis ir 10, 11, vajag uzkrāsoties būs, es gribu tajā podkāstā iet, un tā, es domāju, teorētiski man vajadzētu tagad pagatavot pusdienas, vēl pievākt mazliet otro stāvu, tur drēbes salikt, tur atkal salikt mazgāties drēbes, tad vajadzētu aiziet vēlreiz līdz pilsētai, jo tur vajag aiziet uz pases daļu, man nodot analīzes, vēl tur to izdarīt, pēc tam ir jāaiziet Kārlim pakaļ uz bērnu dārzu, un tad, kamēr mēs ar kājām atnāksim mājās, tad kaut ko mēs padarīsim kopā, un vakars ir klāt. Viss. Tā ikdiena ierauj, un ja es skatos no šīs puses, tie uzdevumi, kur man būtu jāveic kā saimniecei mājās, kā mammai, arī varbūt kā sievai, jo mums ar vīru šodien ir 17 gadu jubileja, cik mēs esam kopā. Viņš šodien nav mājās, viņš rīt būs, bet teorētiski man vajadzētu pameklēt vēl, ko mēs padarīsim kopā, un tās visas ir prioritātes. Es nevarētu teikt, ka kāda no tām lietām ir mazāk svarīga. Bet tajā brīdī, kad tu pieņem lēmumu, kad tu gribi pašrealizēties, vienalga, es jau minēju, ejiet zem vārda pašrealizācija, tad tur var būt dažādos veidos, es nezinu, kaut vai sākt trenēties, vai atrast laiku, kad lasīt kaut kādu izglītojošu literatūru, es nezinu, par cilvēku dizainu, vai klausīties kaut kādu lekciju, vai podkāstu, vai kaut ko apgūt, vai pašreflektēt, bet vairāk es gan šeit liktu akcentu tieši par biznesu. Ja tu neieplānos, tad laika nebūs. Un ir pat vienalga, vai tev ir 2 mēnešus vecs zīdainis mājās, vai tev ir 7, 8 un 10 gadus vecs bērns mājās. Šeit es tiešām vairāk runāšu tad par sievietēm, kurām ir bērni. Un es jau teicu trigger warning, jo es pieminēju tos 2 mēnešus un to darbu. Un es pastāstīšu arī savu pieredzi un pastāstīšu savu redzējumu šajā. Vēl viena lieta. Jā, tad tā diena ierauj un laika nebūs. Laika nebūs, kamēr tu to neieplānosi. Tā ir tā viena lieta. Bet atcerieties vēl vienu lietu, kas ir ļoti svarīga. Atcerieties sevi nesalīdzināt. Pirmkārt, nesalīdzināt. Otrkārt, šeit ir vēl viens trigger warning. Ļoti triggerējoši. Atceries, kas ir tā vide, kas
tevi apņem, kurā tu atrodies, kura tevi iedvesmo, un paskaties, vai tev sakrīt vērtības. Ko es ar šo gribu teikt? Piekrītiet, un bez vispār nekāda nosodījuma, ne kauninājuma, bet vienkārši faktu pieņemšana. Piekrītiet, ka sievietes, kurām nav bērnu, kuras nav precējušās, kurām nav, piemēram, māja, viņām atšķiras gan ikdiena, gan tēmas, kas ir aktuālas, gan vērtības atšķiras no sievietēm, kurām ir, piemēram, kaut viens, 2, 3 bērni, vīrs, māja dzīvnieks. Piekrītat, mazliet atšķiras, un tas nav ne labi, ne slikti. Vienkārši tajā brīdī, ja mēs kā savu iedvesmu, kā savu role modeli, vai esam ļoti uzmanīgi šajā, jo tajā brīdī es tik un tā, es vispār neesmu tipiskākais cilvēks, kurš teiks par to, jā, tev ir tur jānodod sevi ģimenei. Es vispār uzskatu, ka cilvēkam pašam jābūt ir piepildītam, un viņš ar savu piemēru rāda bērniem piemēru. Tā ir tā mana pārliecība. Bet jebkurā gadījumā, tajā brīdī, kad tev ir vairāk, kad tev ir bērni, kad tev ir vīrs un kad tev ir maisaimniecība, vai es nezinu, ir vēl kādas citas rūpes, tu nevari pielīdzināties. Tajā brīdī, kaut kādā brīdī tev sāksies FOMO, tev var sākties besis par to, ka tu nevari tā kā citi. Tad iedomājies, mēs tieši ar vīru vakar runājām, un ja tu neesi stabils tajā un esi šobrīd tajā savā meklēšanas procesā, tad šis var būt ļoti pat nemaldinoši. Mēs ar vīru tieši vakar runājam, kā tas ir. Man ir 2 bērni, mums ir māja, un es gaidu 3. bērnu, un man atbrauc māsa ciemos no Kipras, kur ir attiecībās. Viņai nav bērnu, viņa dzīvo dzīvoklī Kipras galvaspilsētā. Viņi ir jaunāki par mani, par 5, bet par 6 gadiem. Un tagad, ja es esmu nespēcīga savā kodolā, un mēs visas kaut kādā brīdī varam nonākt šajā punktā, un ja es pavelkos uz to, un viņa man, piemēram, viņa saka, aizlaižam uz turieni ceļojumā vai aizbraucam, kaut ko tur tādu padaram, un redz, kā viņai ir pilnīgi citas intereses, un tas ir ok, un pat ne intereses, bet tas veids, kā viņa dzīvo, viņas vērtības loģiski atšķiras no manējām. Un tajā brīdī, ja es neesmu spēcīga tajā, tad es varu pavilkties, un man var sākt likties, ka es esmu kaut kur ieslodzīta, kaut kur ne tā es nevēlos vispār dzīvot, un vispār es gribētu citādāk, un man jākārto dzīve citādāka. Un, kā es teicu, šis ir ritīgs trigger warning, jo es vispār esmu cilvēks, kura ir ritīgi par brīvību, absolūti par brīvību, un es neuzskatu, ka bērni vispār ir šķērslis. Es jau tāpat domāju, ka, ja šogad nevaru aizbraukt uz Baliju, tad es jau plānoju, kā es nākošā gada beigās varētu braukt uz Baliju jau ar visiem 3. Es vispār neesmu tas cilvēks, bet tajā brīdī, kad mēs esam kaut kādā posmā, mums ir skaidri jāapzinās, kas ir tas, kas mūs influencē un par ko. Tas ir tas, ko es gribēju par šo teikt. Es kaut kur biju dzirdējusi tādu teicienu, bet tas bija no tāda tāds ļoti pragmatisks viedoklis par to, ka precētas sievietes nevar tusēt kopā ar neprecētām sievietēm, un es tā neuzskatu. Bet es saprotu, par ko ir runa. Es pilnīgi saprotu, par ko ir runa. Un gan jau māmas, kurām ir bērni un kuras saskarās ar šo, var man māt ar galvu un lieliski saprot. Vai arī otrādi, arī tās sievietes, kurām nav bērni, tad pasēdiet vidē, kur ir māmiņas, pasēdiet vidē, kur ir mammas ar dažādu vecumu bērniem un paklausieties, kas ir tās lietas, ar kurām cik garlaicīgas ir tās lietas, ar kurām viņas dīlo ikdienā, vai ne?
Nu labi, bet tas tā mazliet pārspīlēt, bet ja kādam šis bija jādzird, tad lai nu tiek. Ok, nu labi. Nu tad tā nākošā lieta, kas atkal apgāž šo, ko es teicu, un tāpēc esiet vispār piesardzīgi par to, ko kāds jums saka, un vienmēr izlaidiet caur savu filtru un pieņemiet kritiski. Un ne tāpēc, un šis ir svarīgi ne tāpēc, ka kāds saka nepareizi, bet ir ļoti svarīgi saprast, vai tev šis šobrīd der. Jo mēs esam ļoti dažādi, un es varu pateikt vienu un to pašu teikumu, un cilvēks kādā citā posmā vai ar citām savām vājajām vai stiprajām pusēm to uztver pilnīgi citādāk. Vai, piemēram, tajā brīdī es saku, jā, ir jāsavācās un jāiet darīt, un to dzird sieviete, kurai ir 1 mēnesi vecs zīdainis, un viņai sākas panika un dusmas un tā tālāk, bet patiesībā tajā brīdī, kad es to saku, man ir bijusi saskarsme vai es vairāk akcentēju šādu informāciju uz sievieti, kura ilgstoši prokrastinē un neiet uz priekšu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi izvērtēt, kas ir tas, ko tev šobrīd vajag dzirdēt, bez izvairīšanās. Jo arī tas mums ir tāds niķis, ja to var nosaukt, ka mēs dzirdam to, ko mēs gribam dzirdēt. Un tad ir sieviete, kurai vajag, es gribēju teikt, pa dupsi un jāiet darīt, jo citreiz tā ir. Ir jāiet un sevi jārealizē, ir sevi jāpiepilda, ir jādzīvo dzīve, ir jādzīvo, nevis tā jāatliek. Un tā sieviete to vien dara, kā viņa klausās, kur stāsta par to, ka tu neko nenokavēsi, īstais laiks tavs pienāks, tu to nevari palaist garām, un tu tikai plūsti un sajūti ar savām emocijām. Un ja cilvēks nesajūta to atšķirību un to, ka patiesībā viņš augst pēc tās izaugsmes un iešanas uz priekšu, tad tā ir. Tāpēc, filtrējam, ko dzirdam, un ar atbildību, ja mēs kaut ko klausamies, tad ar atbildību laižam to cauri filtram un paņemam to, ko mums vajag, nevis kā apstiprinājumu. Jā, es jau visu daru, bet kā ar atvērtu prātu laižam cauri filtru, ko man vajag. Ok, nu labi, tad vēl par ko es domāju, starp citu domājot par bērniem. Man šis jautājums, kā es teicu, ir atkal aktuāls, un tad es par to domāju, kā es gribēšu šajā reizē. Tad, kad man Kristians piedzima, kuram tagad ir 8 gadi, apmēram pirms 8 gadiem, kad viņam bija 5 mēneši, 4, 5, 6 mēneši, es sāku saprast to, ka es 1,5 gadu nevarēšu vienkārši būt mamma. Lai cik tas neizklausītos tā, kā tas izklausās, bet man vajadzēja kaut ko vēl. Man gribējās actionu, drive, man gribējās kaut ko darīt, man gribējās kaut ko vēl. Un vienalga, no kuras puses mēs to skatāmies, vai tas bija ego, vai tas bija kas, bet es nevarēju. Es sapratu to, šodienā es saprotu to, ja es būtu to 1,5 gadu tā arī palikusi, es būtu daudz neciešamāk, gan kā mamma, gan kā sieva, tāpēc, ka es jūtos vienkārši tukša. Vienkārši tukšums, vienkārši nav piepildījums. Un tas nenozīmē, ka es mazāk mīlu bērnu vai kaut ko, vienkārši man vajadzēja vēl kaut ko. Un mums bija Kristiānam aukli, kas bija vīra māsa, turpat blakus istabā bija. Un viņa nāca pie Kristiāna pāris reizes nedēļā, vairs nepateikšu precīzi kaut kādām stundām, un es strādāju, es darbojos, veidoju savu biznesu. Un ar otro bērnu es sāku darboties, tad, kad Kristiānam bija, es beidzu, ja es paņēmu pauzi no biznesa kaut kādus 2 mēnešus, man liekas, pirms dzemdībām vai 1,5, un palika vienkārši mazaktīva. Un atsāku darboties, kad Kārlim bija 2 mēneši, un Kristiānam tad bija 2 gadi un 2 mēneši, un atsāku tādā diezgan pilnā jaudā.
Un mans jautājums bija šajā reizē vispār, kad es sapratu, ka es esmu stāvoklī, es domāju, nezinu, kā būs šoreiz. Un ar tādu jautājumu un izbrīnu par to, kā es šoreiz gribēšu. Jo tajā laikā, pirms tiem 8 gadiem, tad vispār šobrīd ir bums par to, kur katrs pats var, kur katram pašam jārealizējas. Un tas ir sevišķi sievietēm šobrīd kaut kādus vairākus gadus. Šis te ir ļoti aktuāli, man ļoti patīk, ka tas tā notiek. Tad tas nebija populāri. Tad tas, ka es ar mazu bērnu veidoju biznesu un ka man bērnam 5-6 mēnešos ir aukle, nebija populāri. Un es kaut kur sevi arī šaustīju par to, kas man ir, un vai es nevaru būt normāla mamma, un redz, kā man kaut kur jāskrien un jāstrādā, nu nevar mierīgi nosēdēt. Un man neviens to neteica, bet tas man bija pašai sevī tādi kaut kādi pārmetumi par to. Un tad es domāju, kā es šoreiz darīšu, jo man neviens nespied ne ar vienu, ne ar otru bērnu saka kaut ko darīt. Es vienkārši pati gribēju, ļoti gribēju. Un tagad es domāju, kā es darīšu. Un tad es par to domāju, kā tas bija kādreiz. Un tad es domāju, tādos senos laikos neviena sieviete nepakārtoja pusotru gadu bērnam. Tā, ka, zini, viņai ir uzdevums, viņa dzīvo, kā vienalga māja vai dzīvoklis. Un tagad pārējie bērni, piemēram, ir tur kurais tur skola, vai nav vēl neviena bērna, vai pirmais bērns, vai varbūt bērni tur citu skolā un bērndārzā. Un tagad sieviete to pusotru gadu pakārto savu visu dzīvi tam mazulim. Un vispār jau ar 3. bērnu, tagad to ienākšanu, es saprotu, ka ir pilnīgi citādāk, kad ienāk 3. bērns, jo tu saproti, ka tas bērns ienāk, lai pielāgotos tavai dzīvei. Nevis, lai tu pielāgotu visu savu dzīvi bērnam. Bet jā, man bieži vien, kad es domāju par kaut kādām atbildēm vai to, ko es domāju par to, jo skaidrs ir, ka tas, kā mēs esam izveidojuši pasauli, tur tālu ļoti bieži ir no tā, kā tas ir bijis dabā vai senos laikos. Un kādreiz jau bija tā, ka sievietes bērnus ņēma līdzi uz lauku darbiem, vai ne, iesēja kaut kur slingos un ņēma līdzi. Jā, kaut kādos laikos bērni tika atstāti vai nu pie omītēm, vai ne, vai arī bija sieviete, kura vaktēja bariņu bērnu, un tad citas gāja strādāt, vai ne. Varētu jau teikt, ka nebija opcija, bet no tās otras puses tie bērni piedalījās dzīvē. Tie bērni bija tie, kas ienāca un piedalījās dzīvē. Nevis otrādi, ka vecāks ir tas apkalpotājs. Un, protams, it sevišķi ar pirmo bērnu, ka tu vēl nesaproti, kas un ko, bet ja mēs paskatāmies atpakaļ, tā jau īsti tas nebija. Un tad tie bērni tur bija, tad, kad tur bija tie lauku darbi, turpat viņi kaut kur tur vazājās, vai ne? Un bērni auga reālā vidē, reālā dzīvē. Un, protams, un nebija arī tā, ka viņi pusotru gadu vecumā tad gāja uz bērndārzu. Viņi bija kopā ar mammu, ar vecākiem, visbiežāk ar mammu, vai ne, tādos senākos laikos. Kamēr tas bērns, ja tas bija puisis, viņš varēja iet tad tētim palīgā, bet mācīties tās vīriešu lietas. Un tādā veidā tas bērns mācās dzīvi, ko tas vecāks viņam parāda, jo tādā veidā visvairāk mēs varam parādīt tam bērnam savas tās vērtības, dzīvi, kā tā notiek. Nevis to pusotru gadu, kad mēs esam, un te nav judgments, es negribu vispār par judgmentu, es drīzāk par to, ka mēs citreiz sevi šaustam vai neļaujam izpausties, darīt, tāpēc, ka mums liekas, ka tad mēs kaut ko atņemam bērnam. Es esmu vispār par to, ka katrs vai katra jūt, kā viņai vajag, kā viņa grib, kā viņai vajag attiecīgā posmā, un arī pie mums atnāk tieši tas bērns, kuram vajag tieši tā. Es drīzāk šeit par to otru pusi, ka mēs ļoti bieži
kaut kur neļaujam sev, ka mēs neļaujam sev paust, jo mums liekas, ka tad mēs kaut ko atņemam tam bērnam, vai arī citreiz slēpjamies aiz tā, par to es vēl parunāšu. Un tā mana atbilde šim bija tajā, ka bērns jau ienāk jau gatavā sistēmā. Viņš ienāk šeit, lai pielāgotos, un skaidrs, ka es nezinu, kā būs ar mūsu mazuli jaunāko atvesmu. Man nav ne jausmas, es vadīšos pēc sajūtas, bet es skaidri zinu, ka šodienā man vairs nav sev nekādu ne pārmetumu, ne sajūtas par to, ka man vajadzēja kaut kā citādāk. Es esmu priecīga, ka tas bija tieši tā, tagad tā atceroties, es kaut kad domāju par to, Kristianam bija gads un 2 mēneši, ka mēs ar mašīnu braucām uz Minsku, uz mācību pasākumiem ar Jurģi, un kaut kad es skaitīju, Kristians taču līdz 3 gada vecumam, man liekas, 12 valstīs jau bija bijis, un es redzu šodienā, ko tas viņos abos ir mainījis. Un es arī nedomāju, ka katram bērnam tas ir piemērots, bet ja man kāds teiktu, ka tas, ka mēs esam ar bērniem, zīdaiņiem, mazuļiem, toddleriem braukuši uz mācībām, uz pasākumiem 2 reizes mēnesī, kur ir cilvēki, kur mēs, man jāspīkerē ir uz skatuves un paralēli vīrs maina bērnam pamperu, un tad mēs braucam un steidzamies uz Liepāju, un mums jāpiestāj benzīna tankā, mēs zolīdās drēbēs, un ir jānomaina pampers, tāpēc, ka viss ir līdz kaklam ar kankām, un kāds saka, ka grūti, ka tas taču bija grūti, un es arī domāju par šo grūti, bija grūti, bet, ziniet, arī vispār bērnu dzemdēt ir un audzināt ir grūti, bet tas piepildījums, ko tu dabū, tad, kad tu seko tam savam impulsam, tai savai vilkmei par to pašrealizāciju, par to, ka tu nenospiedz sevi, bet seko par spīti bailēm, tur ir kaifs tajā visā. Un runājot par šo, par mamošanu un par tiem bērniem un savu pašrealizāciju, šeit ļoti svarīgs. Un kā jau es teicu, ir vienalga, vai tie bērni ir jau lielāki, mazāki, bet par to, ka mēs citreiz mēdzam aizslēpties aiz kaut kādām lomām un sev patiesībā neuzdodam jautājumu par to, vai es gadījumā neslēpjos aiz kaut kādas lomas. Un šeit var būt 2 puses. Es teicu, ka es mazliet pieskaršos arī tām abām pusēm. Un ir godīgi sev jāuzdod šis te jautājums, jo te ir tas godīgums, mēs varam būt, varam dzīvot savu dzīvi arī tajā rutīnā, esot kalpošanā ģimenei, bērniem, vīram, varam iet uz darbu, varam dzīvot tajā savā dzīvē, tas jautājums jau ir viens. Vai es esmu godīga pret sevi, ka tieši šis modelis ir tas, kas man dod piepildījumu? Vai tas, kurā es patiesi jūtos realizējusies? Un ja atbilde ir godīgi jā, tad tas ir fantastiski, lai kā tas būtu, lai kāda būtu atbilde. Un vai tas, kā es dzīvoju, otrs jautājums, šis ir svarīgs jautājums, vai tas, kā es dzīvoju, atbilst manām vērtībām visām? Un ja mēs skatāmies, ir tāds balans aplis, kur ir dažādas sfēras mūsu dzīvē, un tās ir sfēras, kuras mums ir svarīgas. Un tur kā kuram, piemēram, man tur noteikti ir fiziskā veselība, jeb ķermenis, ģimene, attiecības ar bērniem, attiecības ar vīru, garīgā izaugsme, personālā izaugsme, pašrealizācija, karjera, finanses, tas viss man ir šajā aplī. Un es nerunāju par posmu, tagad ir, piemēram, jaundzimušo vai kaut kāds posms, un tad ir skaidrs, pagaidi, šobrīd es neiešu skrietu krosu vai nedarīšu tur visas tās lietas, jo man ir šobrīd pilnīgi cita prioritāte.
Bet citreiz mēs mēdzam tajā ieilgt, un tad mēs mēdzam paslēpties aiz tās, aiz tās pozīcijas, kura mums ir ērta. Nu, piemēram, ja sievietei ļoti ērtas ir pozīcijas, un tur viņai viss ir labi. Attiecības ar vīru, ar ģimeni, tātad bērni, mammas loma, un viss tur ir ritīgi fine. Bet tas, kur ir tas sāpīgais, par ko negribas domāt, ir piemēram finanses, piemēram hobiji, piemēram ķermenis vai rūpes par to, vai piemēram pašrealizācija. Ko sieviete vai ko cilvēks visbiežāk dara? Viņš vēl vairāk izdomās, kā saplānot laiku kopā ar ģimeni, kā vēl pagatavot vēl trešo ēdienu, tāpēc, ka tas ir ērts jājam zirdziņš, un tā doma, ja mēs tur liekam vērtējumus, kā es šobrīd jūtos, šobrīd no 1 līdz 10, un ja tur ir 8, un citos ir 2, tad teorētiski mums būtu jādomā, kurš ir ķēdes vājākais posms, bet tā vietā mēs gribam noslīpēt to, kas jau ir 8 uz 10, un 10 ar plusu, lai tikai nav jāiet tajā nērtajā pozīcijā. Bet ir skaidrs, ka tava dzīves kvalitāte beigās ir tik kvalitatīva, cik ir tas ķēdes vājākais posms. Nu, ja tu esi neapmierināta ar savu, es pat negribētu teikt ar ķermeni, ar ķermeni vai ar savu fizisko veselību, vai kā tu jūties savā ķermenī, un nedod Dievs vēl kaut kādas slimības vai kaut kādas problēmas, un ja tur ir slikti, tas tev visu laiku atgādinās par to neatkarīgi, cik tev būs labas attiecības ar bērniem. Es padzeršos. Nu jā, un ir arī otrādi. Es teicu, ka es mazliet pieskaršos. Un mēs citreiz arī mēdzam ieiet tajā pašrealizācijā vai jeb karjerā tik ļoti. Un šis arī attiecas uz vīriešiem. Un tur mēs varam novērtēt to balansu apli, piemēram, mums ir sakārtots parasti tie ir tās maskulīnās un sievišķās tās lietas, un tad, ja tās maskulīnās lietas tur sapas, tur viss ir labi, tur finanses ir labi, karjera ir labi, pat varbūt ar ķermeni viss ir labi, ja fiziskā veselība, jo es trenējos, ēdu veselīgi, un viss ir tik forši, bet attiecības ar bērniem, ģimene, kaut kādas vēl lomas, kuras mēs vēl esam kā sievietes, nezinu, kā mājasaimniece, vai es nezinu, vai kārtība mājās, vai kas kuram vispār ir svarīgi. Un tur ir zems šis te vērtējums, tad ko dara cilvēks, vēl vairāk ļoti bieži iejūtas darbā. Vai jūs, šo jūs noteikti esat kaut kur pamanījuši, ka cilvēkam, kuram, piemēram, neiet attiecībās, viņš vēl vairāk darbojas darbā, nevis strādā pie tā, kāpēc šīs te attiecības varbūt neizdodas, jo tur ir bail. Vienmēr tas, kur ir tas ķēdes vājākais posms, mums ir bail tur iet. Un tad, kad mēs runājam par šo te karjeru un šo te pašrealizāciju, un man ir bijušas klientes arī sesijās, kuras slēpjas aiz tā, ka ir daudz darba, ir šausmīgi daudz jāstrādā, un tā ir absolūtā patiesība, jo ir jāstrādā, jo ir jānopelna, jo citādāk nevar, un tā tālāk, un patiesībā tad, kad stāsts ir par to, bet pagaidi, vai tu vispār vēlies pavadīt laiku kopā ar bērniem, un tur parādās bailes no emocijām, tur parādās bailes no tuvības. Un tāpēc ir daudz vieglāk sev iestāstīt un atcerēties to, kam mēs ticam, kam tic mūsu zemapziņa, respektīvi mūsu nervu sistēmai ir bail no šīs te tuvības. Viss apkārtējā pasaulē notiks tā, man suns fonā rej, cerams, ka šitas noņemsies nost, bet es neko negraizīšu. Jā, labi. Un mēs izdarīsim visu, lai apkārtējie apstākļi radītu telpu būt, lai tas manifestētos tā, ka patiešām tev ir tik daudz jāstrādā, vai tik daudz, kas jādara, lai tev tiešām nebūtu laika tam. Nezinu, tur kāds pazaudēs darbu, vai būs kaut kāda lielāka maksājuma.
tas notiek tieši tā. Tava zemapziņa rada to realitāti, un ja tu ar to neej apzināti tajā iekšā un nestrādā, tas nesakārtojas. Tas nesakārtojas. Es varētu stāstīt ļoti daudz piemēru šajā. Bet mēs paši to izdarām. Mēs paši radām šīs projekcijas tieši, lai tā tas notiktu. Pat neapzinoties, jo ar prāts, es gribētu pavadīt laiku vairāk ar ģimeni, es gribētu vairāk ļauties, es gribētu vairāk mieru. Un kad tu patiesībā, tad tagad paņem 3 dienas un aiziet pasēdi būdiņā mieru, ļaujies ar intuīciju vai aizbrauc ar bērniem trietā bez nekādām ierīcēm un pavadi laiku. Un tāda sākas panika, un par ko tad ir šī panika? Viens ir, es gribētu, bet es nevaru, un patiesībā jau mēs nemaz negribam. Vai arī otrādi, tad, kad mēs gribam realizēties, tu saki, tev nav laika, reku tev būs šis būs sakārtots, te un dari. Un tad sākas, jo pamatā jau sievietēm, kuras saka, es gribētu, bet man tam nav laika, un es jau tā nevaru, tev viss tiks sakārtots. Vai dari? Un tad mēs redzam, kur tur patiesībā atrodas tās bailes, kāpēc mēs nedaram. Jo vienmēr, ja ir tie attaisnojumi, visbiežāk tur vienkārši ir bailes. Jo, un ja mēs runājam par tādām klasiskajām, atkal, ja mēs atgriežamies pie mamām, kuras grib plesties, darīt, tad skaidrs, ka tas viens galvenais iemesls ir tieši laiks, jo negribas upurēt, jo es par to, kā jau teicu, runāju iepriekšējā podkāstā, tieši par to, ka tev vienmēr būs kaut kas jāupurē. Tev ir 24 stundas, es šodien neieliku vēl vienu kravu veļas mašīnu mazgāt un neizkrāmēju un nesalocīju, tāpēc, ka es runāju podkāstu. Un es neuztaisīju Kristianam vēl vienu ēdienu. Es viņš ēda vakardienas frikadeļu zupu, tāpēc, ka es runāju podkāstu un es nesakārtoju augšā drēbes, jo man ir jāifilmē podkāsts. Un es nepavingroju, es esmu nostaigājusi 6000 soļus, bet es neesmu uztaisījusi treniņu, ko es gribēju, jo es gribēju pastrādāt. Un tā tas vienmēr būs. Bet ir viena lieta. Šis ir ļoti interesanti. Tagad, kad es atceros, ko es darīju, tad, kad Kārlim bija daži mēneši, un man bija mājās 2-gadnieks, kurš negāja bērndārzā. Es jau par šo esmu runājis. Man bērni aizgāja bērndārzā, kad viņam bija 5 un 3 gadi. Mēs bijām uz Sočiem. Mana mamma brauca līdzi pieskatīja. Mans opaps 80 gadu, viņam bija 80. Viņš mums brauca līdzi ar mašīnu uz Minsku, kamēr mums bija pasākums, mācības, tikmēr viņš bija viesnīcā kaut kādu laiku. Tad mums bija, kā es teicu, vīra māsa bija jau kaut kādā brīdī pie mums. Tad es sapratu, ka tas jau paliek grūti, kad bija 2 bērni. Tad viņi gāja pie viņas uz mājām. Tad mums bija vēl kaut kādā brīdī kāda aukla, bet pie mums vienmēr mājās. Tad mēs ar vīru mainījāmies. Tur dalījām, kurā laikā kurš ko dara. Ņemšanās bija nenormāla. Un tad man citreiz rodas jautājums, bāc, kur vispār bija tas resurss to darīt, jo teorētiski varēja to nedarīt. Finansiāli tas nebija, mēs nebijām tajā situācijā, ka tas bija jādara. Bet es gribēju, es ļoti gribēju. Un es sekoju tai vilkmei, un es pārvarēju tās bailes, un tas tā interesantā lieta. Es tad cēlos 5 no rīta, un Kārlis bija krūts bērns, kurš pa nakti visu laiku modās, un arī Kristians vēl tajos 2 gados modās pa nakti. Naktis bija negulētas. Es no rīta cēlos 5, lai man būtu laiks sev, un kā es piecēlos, tā vienalga, cikos es cēlos, Kārlis bija augšā. Vienmēr. Pēc 15-20 minūtēm maksimums pusstundas viņš bija augšā, bet man vajadzēja tās minūtes sev. Un es cēlos, lai es varētu dabūt laiku sev, un man šodien liekas, pats, kur vispār bija tā enerģija to darīt. Vienkārši nenormāli. Un tad es sapratu vienu lietu. Tad, kad tu pieņem lēmumu un sāc darīt, tev tiek piešķirts. Tev tiek piešķirti gan atrisinājumi tavām situācijām, jo mums visām situācijām bija atrisinājumi. Ar visu tikām galā. Tiek piešķirta atrisinājumi un tev tiek piešķirta enerģija.
Un tagad šodien atceros, man liekas, pats tās nebija 24 stundas, tas, ko es tur darīju. Tas nebija vienas dienas vispār jautājums, tas vispār nebija iespējams. Bet tajā brīdī bija. Tajā brīdī bija, tev vienkārši tiek piešķirts tik enerģijas, cik tev vajag, lai tu ietu savu ceļu. Bet tas vienmēr sākas no tevis paša, no tā pieņemtā lēmuma un tā pirmā soļa. Un tad, kad tu to dari, tad tas vējš pūš burās. Tev iedod, un te atkal ir tas par to, ka mums ir jāatcerās, ka mēs neesam vieni paši. Mums ir vesela atbalstu komanda, kas mums tur aizmugurē ir un kas grib, lai mums izdodas, kas grib, lai mēs dzīvojam savu viskaistāko, vispiepildītāko, visradošāko, to dzīvi, kur mēs radam tā, kā mēs vēlamies. Bet tur mums pašiem ir tas solis jāspēr, neviens viņu mums nepaklās pie kājām. Un tur ir tas, kur mēs pieņemam lēmumu un daram. Ja ir tā kņudoņa vai vilkme, nevajag sev melot, nevajag sev, tu jau īsti pat nevar samelot, viņa tur ir, jautājums, vai mēs viņu nospiežam. Un mēs ļoti bieži domājam, jā, bet kā tas būs, ka es kaut ko atņemšu? Tu neatņemsi. Tu neatņemsi, tas tavs galvenais jautājums ir kā. Tev jāsaprot, ka tu gribi, un tad vairs nav jautājums, jo tiklīdz tu šaubīsies, vai tu vari, vai tu nevari, vienmēr būs atbilde par to, ka tu nevari. Tu vienmēr atradīsi. Es jau par šo esmu rakstījusi. Prāts ir prostitūta. Prātam tu vari iestāstīt, ja tu viņam uzdos jautājumu, vai es varētu šajā mirklī sākt darboties savā biznesā vai paplašināt savu biznesu, un tu vari atrast 10 iemeslus, kā tu varētu to darīt, vai apstiprinājums tam, ka tu to vari darīt. Un ja tu paprasīsi, vai šis ir īstais brīdis un meklēsi atbildi, nē, tu atradīsi 10 attaisnojumus. Tā nav vieta, kur meklēt to atbildi. Tā vispār nav tā vieta, jo tur nevar paļauties uz neko. Tā nav kaut uz neko, bet šajos mirkļos, kad ir šīs izvēles, tā nav tā vieta. Tā vieta ir šeit. Vai šeit vēderā, kur ir radīšana. Tev ir jāprasa savai sajūtai, savām emocijām, savam ķermenim. Un tā ir prakse, kura ir jātīsta. Sāc jautāt par kaut kādām vienkāršām lietām. Mums visām ir intuīcija, mums visām ir šī iekšējā sajūta, bet ja mēs esam nodibinājuši kontaktu tikai ar pauri, ar galvu, tad mēs nejūtam. Tur nav vienkārši kontakta. Mums ir svarīgi savienot to sevi ar sirdi, ar to vietu, kur dzīvo tā intuīcija, jeb tā sajūta, jeb tā vieta, kur tu jūti, kad tu uzdod sev jautājumu, pēc kā es ilgojos. Tad klausies. Un tad klausies, kas ir tā sajūta, ko tu dzirdi, ko tu sajūti, pēc kā tu ilgojies. Un tad, kad tu sāc dzirdēt, kas tas ir, tu viņu trenē. Un ja tur rodas tā vilkme, jeb tā sajūta, un tad vēl, ja tu netici, tad saka, ok, ja nebūtu nekādu šķēršļu, šis vēl viens jautājums, šis arī ir foršs jautājums. Ja nebūtu nekādu šķēršļu, nekādas neizdošanās, nekādi izdomātie upuri, jo mēs citreiz domājam, ka tad mēs upurēsim, tad būs tā, ka māja būs miskastē, vai bērns nebūs tur labi saģērbts, vai ar viņu nesanāks laiku pavadīt, vai būs jāupurē attiecības, vai es nezinu kas. Bet ja tā visa nebūtu, ja tā visa nav, kā es gribētu? Kā es gribētu dzīvot, ko piedzīvot, kā pavadīt dienas, ja tev pat vēl nav jautājumu, kā pašrealizēties, bet kā es gribu šodienā, pēc gada, pēc 5 dzīvot, varbūt pēc 10 mēs vēl nevaram iztēloties, jo mēs maināmies, bet ir jau skaidrs, ka tas lēmums, ko tu pieņem šodien, ka tas būs tas, kā tu dzīvos pēc gada vai pēc 5 gadiem, arī šis ir svarīgi, jo ja tu šobrīd esi posmā, kur šobrīd jau ir ok un tā tālāk, bet vai tev būs ok, vai tas, ka šobrīd tu dzirdi to vilkmi, bet ka tu nedari, nenoved pie tā, ka pēc gada tu esi sprostā. Tāpēc, ka tev bija bail, ka tu kaut ko upurēsi.
Un ja tu sajūti sevī tās ilgas pēc, nezinu, tur ir tas jautājums katram pašam, tad sāc meklēt kā. Tad sāc meklēt, kā tu vari spērt tos pirmos soļus tieši tajā virzienā, kas ir jāspēr, lai tu piedzīvotu tieši to dzīvi, kuru tu gribi. Jo, ja tev ir tā iekšējā sajūta, jo tici man, ja es pajautātu jums kādai, kas ir tas, pēc kā tu ilgojies, kas ir tas, ko tu gribi piedzīvot, katra no mums pateiktu kaut ko citu. Iespējams, ka tā sajūta ir tā pati. Varbūt, ka tā sajūta tāpat ir par brīvību, par vieglumu, par to, ka mūs sadzird, ka mēs esam, ka mēs dodam vērtību pasaulē. Iespējams, ka tā sajūta ir tā pati. Tā, suns tur ej. Iespējams, ka tas ir, iespējams, ka sajūta ir tā pati. Un tad, kad mēs ietu konkrētāk, ko tev vajag, kāds teiktu, ka viņam vajag, lai viņam būtu māja ar pagalmu, kāds teiktu, un tad, respektīvi, vajag naudu, kāds teiktu, es gribu, lai man ir brīvs laiks sev, ka tas man, un lai man tas būtu, es gribu, lai man nav šis te algotais darbs, piemēram, vai, un iespējams, ka tad tur katrai aiziet pilnīgi citādāks tas ko tieši gribas. Iespējams, ka tā sajūta visām ir vienāda, jo mēs visas gribam brīvību, vieglumu, justies mīlētas, pieņemtas, sevi parādīt, sevi realizēt, būt vērtīgas, vai ne? To mēs visas vēlamies. Jautājums, kā tas tad ir katrai pilnīgi citādāk. Un tajā brīdī, kad mēs saprotam, kas ir tas pirmais solis, tad uzticies un sāc meklēt, kā. Es tajā esmu, es nevarētu teikt, ka profiņš, bet es esmu visu laiku šajā meklējumos. Es jau stāstīju, man liekas, iepriekšējā podkastā, ka tad es uzdevu jautājumus, okay, kas ir tās pozīcijas, kur es esmu aizstājama? Kas ir tas, tad, kad mums nāca bērniem aukle, man bija skaidrs, ka es arī nevaru un negribu būt 12, 14 stundas nepārtraukti mamma tam 2-gadniekam un 4-gadniekam. Man ir pa grūtu, bet es arī tajā brīdī neredzēju un negribēju viņus laist bērndārzā. Tur vēl bija Covid pa vidu, un ar Kristiānu bija tā, ka es viņu nevarēju dabūt uz bērndārzu līdz tiem 5 gadiem, un es nedarīju to ar varu, un es meklēju, kā es to varu darīt citādāk. Un tad bija tas jautājums par to māju, un tad mums nāca, un mēs mēģinām atrast modeli, kas mums var palīdzēt ar mājas darbiem, jo es gribēju realizēties, un tad mēs meklējām visdažādākos veidus, lai to varētu īstenot, lai es varētu dzīvot, un šeit es runāju par sevi, tur viņš lai runā par sevi, lai es varētu dzīvot to dzīvi, kuru es gribu piedzīvot. Kungs, un cik daudz ir bijuši strāgli, un tad atkal jāmeklē risinājumi un tā tālāk, un es arī šobrīd esmu ceļā. Tā kā es esmu absolūti ceļā uz šo, un šis jautājums man ir atkal pacēlies no jauna, tādu pēdējos 4 mēnešus, jo mans posms pirms tam kaut kādu gadu vai vairāk bija absolūti tajā, ka man vienkārši bija posms, kur es vienkārši biju, vienkārši esmu, bez ambīcijām, mērķiem, vēlmēm, bet vienkārši būt. Par to jau es esmu kaut kad runājusi, un var jau būt, ka vēl kādreiz no kādas citas puses par šo parunāšu. Un tagad man atkal ir parādījusies tā vēlme, bet ko es gribu, kā es gribu, dzīve var būt tik krāsaina, viņu tā var piedzīvot, un kāpēc mēs paši izdomājam tik daudz dažādu šķēršļus tam, bet tas viss sākas ar to, ka mēs sajūtam, caur sajūtu, kā es gribu, un tas nākošais ir kā es varu spērt to pirmo soli, un tajā brīdī, kad tu sāc just to atbalstu, tajā brīdī, kad tu jūti, kad tev tas vējš iepūš burās, tad tu saproti, ok, es eju pareizi, šis ir tas, kur man ir jāiet. Jā, un tad mums citreiz liekas, ka īstais brīdis vēl nav pienācis,
tā mana pārliecība bez fanātisma, šeit bez fanātisma, jo atkal tas nav varbūt domāts 2 nedēļu bēbīšu mammai, un pat varbūt ne arī pusgadu bēbīšu mammai, kurai tas ir pirmais bērns, vai vispār tas var, mēs katra vadāmies pēc sevis, bet tai brīdī, ja tu jūti to vilkmi, un tev liekas, ka šobrīd nav īstais brīdis, esi patiesa šajā jautājumā pret sevi, vai tiešām nav īstais brīdis, vai tev ir bail? Vai tev ir bail, ka neizdosies, ka būs grūti, ka tu kaut ko zaudēsi, ka tu varbūt zaudēsi savu sievišķību, ka tu varbūt zaudēsi attiecības ar bērnu, vai ka bērns kaut ko zaudēs. Skaties, lai tas nenāk no šīm te bailēm, jo vai kad liekas, ka vēl jau nē, vēl te tam ritenim šitādam jābūt, reku man bērni visu vasaru mājās, es stāvoklī, reku rudenī man vīrs vēl sāks mācīties, viņš strādā 2 darbos, mums vēl ir vēl 2 biznesi, un vēl jau nav vispār tā kā īstais laiks, un tad jau piedzims bēbis, un tad vēl kādu laiku, un tad es sapratu pats, tā kā, ja? Tiešām, Sabīne, tā kā, ko tava sajūta šobrīd saka? Es sapratu, nē, es atradīšu veidu, kā. Es atradīšu, un par to es parunāšu vēl citās reizēs, par tiem veidiem, kā, bet kādus vēl risinājumus es arī šobrīd meklēju, un lai es varu iet, lai es varu runāt, un lai es varu iet plašāk, un īstais brīdis jau tā pa īstam, tā ir, tu it kā neko nevar nokavēt no vienas puses, bet no otras puses nečakarē sevi, ja tu jūti to vilkmi, ja tu jūti to sajūtu, un ka tu zini, ir laiks pienācis. Neviens to riteni neapstādinās, kamēr tu pati no viņa neizkāpsi. Tā. Tas bija tas, par ko es šodien gribēju parunāt. Sanāca garš podkāsts. Es ceru, ka kādai šī ir iedvesma. Es par šo jau gribēju, es domāju, man jāatceros gan sākumā teikt, gan vidū, gan arī beigās. Es ļoti, ļoti, ļoti gribu un būšu pateicīga par katru sirsniņu laiku. Es ceru, ka šis būs arī kaut kādā brīdī YouTube kanālā, kur jūs arī varēsiet mani redzēt. Man tas ļoti svarīgi. Man tas ļoti svarīgi, lai es redzu, ka jums ir vērtīgi, vai rakstat komentārus, rakstat man individuāli ziņas, šērojat, ja jums liekas, ka šis ir aktuāli arī jums apkārt cilvēkiem, vai māmām, vai kādai citai sievietei. Es ļoti, ļoti esmu pateicīga, kad jūs to darat, jo citādāk man nav citas atgriezniskās saites, kā es redzu klausītāju skaitu, un jā, tā kā šis ir lūgums no manis jums. Tā, un ja jums ir arī kaut kādas domas vai tēmas, par kurām jūs gribētu parunāt, lai es parunāju vairāk, tad es esmu ļoti priecīga un atvērta. Man kā projektoram ir jāgaida uzaicinājums, un ar to es gribu teikt, ka ir forši, ja jūs runājat ar mani. Es labprāt atbildu uz jūsu ziņām, tad es arī vairāk sajūtu to, kas jums ir aktuāli. Man ir priecīgāk tad par to runāt vai veidot saturu. Tā, lai forša diena un lai jums jauki. Čau!